Zinātne gan risina, gan rada mūsu problēmas. Iedzīvotāju skaitam palielinoties, palielinās arī dabas resursu izmantojums, apdraudot daudzu kopienu tradicionālo dzīvesveidu. Laipni lūdzam Krētā. Vasaras šeit kļūst aizvien garākas, karstākas un sausākas. Tā ir lieliska ziņa plaukstošajai turisma nozarei, bet netik laba tādiem lauksaimniekiem kā Nikos Epitropaks. Viņš raizējas, ka ūdens resursi sāk izsikt. Visi reģioni saskarsies ar ūdens trūkuma problēmu, jo vajadzību kļūst aizvien vairāk. Šī ir problēma, ar ko saskarsies nākamā paudze. 20. gadsimta 70. gados salā bija katastrofāls ūdens trūkums, lauksaimnieciskā darbība strauji saruka. Lai atrisinātu šo problēmu, valdība izveidoja dziļus urbumus, lai varētu piekļūt pazemes saldūdens straumēm. Daļu ūdens, ko Nikos šobrīd iegūst no urbumiem, var lietot atkārtoti. Bet ar to nepietiek ilgam laikam. Kas notiek, kad šīs straumes izžūst? Mūsu reģions saskaras ar problēmu, ka nav plāna B, lai šo zemi joprojām varētu izmantot lauksaimniecībā. Visapkārt salai ir ūdens, bet ar spaini sāls ūdens pietiktu, lai iznīcinātu pat izturīgāko kultūru. Bet ja nu būtu veids, kā atsāļot ūdeni, izfiltrēt sāli? Mums blakus ir jūra, un tā ir nebeidzams ūdens avots. Ja atsāļošanu varētu veikt nemaksājot daudz un nepatērējot daudz enerģijas, nākotnē tiktu atrisināta jebkura ūdens trūkuma problēma. Lai rastu iespējamo risinājumu, mēs dosimies uz ziemeļiem. Dānija ir valsts, kurā ūdens netrūkst. Kopenhāgenā pētniece Silvija Brekvelte un viņas priekšnieks Klauss Nilsens izstrādā jaunu, revolucionāru materiālu, ar kura palīdzību varētu palielināt saldūdens krājumus. Viņu iedvesmas avots bija viņiem degungalā – viņu ķermeņi. Pati ideja radās saistībā ar bioimitāciju. Tas nozīmē, ka dabas principi tiek izmantoti rūpniecībā. Mēs visi sastāvam no triljoniem šūnu, un katrai šūnas sieniņai ir ļoti mazi kanāliņi, kas nodrošina ūdens ieplūšanu šūnā un izplūšanu no tās. Šie kanāli sastāv no proteīniem, ko dēvē par akvaporīniem. Akvaporīnu kanāli ir izveidojušies dabīgā ceļā miljardiem gadu ilgas evolūcijas rezultātā, lai filtrētu ūdeni un tikai ūdens molekulas. Tāpēc tie ir ļoti svarīga cilvēka dzīves daļa. Šī filtrācija notiek dabīga procesa osmozes ceļā, virzot ūdeni caur akvaporīnu kanāliem uz koncentrētāku šķīdumu šūnā, bet izfiltrējot sāls jonus. Kā komanda izmantoja šo dabīgo osmotisko spiedienu, lai izfiltrētu ūdeni no cilvēka ķermeņa? Viņa paveica ko neticamu, izveidoja jaunu materiālu, kas imitē šūnas sieniņu. Mēs esam izveidojuši tehnoloģiju, kas ļauj izdrukāt poliemīda slānī iestrādātus akvaporīnus uz atbalsta membrānas. Pašlaik mēs mēnesī saražojam aptuveni 1000 metrus. Materiāla virsmā iestrādātie akvaporīni laiž cauri tikai ūdens molekulas. Vispārējais, tostarp sāls, tiek izfiltrēts. Kā šis materiāls uzlabo jau esošās filtrēšanas sistēmas? Lielai ūdens filtrēšanas iekārtai ir tāds pats darbības princips kā kafijas spiedkrūzei. Silvijai ir jānopūlas, lai izspiestu cauri filtram pat nelielu kafijas daudzumu. Tagad iedomājieties to miljoniem reižu lielākā mērogā. Lai izspiestu ūdeni caur šiem filtriem, nepieciešams daudz enerģijas, tāpēc membrānas ļoti ātri kļūst netīras. Mums nepieciešams daudz ķīmisku vielu, lai tās notīrītu, tāpēc tas ir ļoti dārgi. Arī ietekme uz vidi ir ļoti nelabvēlīga.
Savukārt jaunā akvaporīnu sistēma patērē maz enerģijas, kā arī tā izmaksā mazāk. Tagad Silvija vēlas to pārbaudīt realitātē. Ja akvaporīni varētu izfiltrēt no jūras ūdens sāli, Nikosa nākotne izskatītos pavisam citādi. Sveiki, Es esmu Silvija. Nikos. Veicot vienkāršu demonstrāciju, Silvija vēlas viņam parādīt, ka akvaporīnus var izmantot, lai laistītu kultūras. Vispirms izejmateriāls – jūras ūdens. Tagad mums tikai jāpagaida. Vienā pusē atrodas jūras ūdens, bet otrā koncentrētāks šķidrais mēslojums. Osmozes procesā ūdens, tāpat kā cilvēka šūnā, tiks dabīgi aizskalots uz koncentrētāku šķīdumu, šajā gadījumā mēslojumu. Ja akvaporīna materiālu novieto starp diviem šķīdumiem, ūdens molekulas un tikai ūdens molekulas izkļūst tam cauri, lai atšķaidītu mēslojumu. Ūdens patiešām ir vairāk, tas ir atšķēdītāks. Tagad jūras ūdens ir pietiekami tīrs, lai ar to laistītu Nikosa kultūras. Akvaporīni iedarbojas ne tikai uz jūras ūdeni. Tos var izmantot, lai izfiltrētu piesārņotājus un piesārņojumu. Pasaulē ir daudz cilvēku, kam trūkst ūdens, bet viņiem nav enerģijas, lai to saražotu. Šīs tehnoloģijas potenciāls ir milzīgs. Tādas jaunas energoefektīvas tehnoloģijas kā akvaporīni kļūs aizvien svarīgākas kopienām, kurām draud ūdens trūkums. Tas viņiem nodrošinās ilgtspējīgas nākotnes iespēju.